Visiem labrīt, pulkstens ir 7:30. Šodien ir Breidāhena. 4. 5. aprīlī es braucu piekdien, kamēr bērni skolā, es tikmēr aizbraukšu un pastaigāšu tur, filmēšu vlogu. Domāju, ko vilkt. Gribēju šo vilkt, es vakar viņu pabeidzu, viņš man ir izžuvis, bet tagad es viņu, kad uzvilku, es viņu nedaudz pastaigāju, es tomēr sapratu, kad es šo kakla zonu labošu, jo jūs redzat, kad man ir aizgājis nedaudz šķībi, pieļauju ka tā ir kaut kāda dzīves īpašība. Es tā domāju savādāk, es nezinu, it kā citur valnīts, man sākumā likās, ka viņš arī ir šķībi, bet it kā ne. Un es tad tomēr to labošu. Bet, jā, man vēl striķi jāpaslēp, un es nezinu, kuri man tā karviņa radatām, tādēļ es viņu nevilkšu. Bet man vispār pašā sākumā bija plāns vilkt man jauno vesti. Ar topiņu tikai, jo mums šodien sola 21 grādu. Tad man bija plāns, lūk, šādi iet vestītē. Un es vēl uzšu vakar speciāli pie šīs vestītes šoperi ar ķirsīšiem. Es jums to parādīšu, lai viņš tā kā man pieskaņotos. Jā, man ir lūk šāds absorbētājs, jā, viela, kas iesūc ūdeni, tāda turba īstenībā baigi labā štēli, ja jūs redzat, tad iesaka iegādāties, jo viņa ir ērta, viņa aizmugurē podziņa, un tu tā ieliec un staigā pa mājām. Tā kā jā, šāds ir plāns, varbūt uzvilkšu vēl ķēdīt, lai kaut kāds akcentiņš ir, un pulksteni. Un tas pa lielam arī būs viss, un man liekas, ka tā arī došos. Tāpēc, ka tādā pasākumā lielākā daļa visi vēl kaut ko savu adītu, un ja tas ir kaut kas jauns svaigu uzadīts, tad tas ir viss ideālākais. Esmu pie Breidāhenas, ar manīm ir Amanda šodien, mēs šodien abas divas tusēsim bulkas, un mēs jau esam pie ieejas, un lūk, skatieties, kāda skaista aptamborēta mašīna. Tūlīt piesim, paskatīsimies tuvāk. Lūk, ir mašīna, un viņai ir aptamborēta sedziņa. Vai nav stilīgi? Ļoti skaisti. Lūk, tur jau ir rinda, cilvēki jau iet iekšā, viss stāvlaukums jau ir pilns. Nu, gatava? Paskatieties, Amanda uzvilka mums pamelu, kāda viņa mums šodien skaista sapucējusies pasākumam. Dosimies iekšā. Šogad šis ir jaunums, viņiem pirms tam nav bijis, ka viņi taisa pavasarī šo festivālu, un šīs ir jaunas telpas, jaunā pilsētā, tāpēc tas viss ir jaunums mums. Ejam meklēt Lindas stendu. Un Lindai ir 30, es jau viņu redzu. Linda ir mums 34. Ejam, taisīsim pārsteigumu viņai. Linda. Viņa ir uztaisījusi ļoti skaistu pāces sienu. Un mēs tūlīt iesim un skatīsimies pāces sienu. Linda jau smaida. Lūk, skatāties. Kāda skaista pāces sienu Linda ir izveidojusi. Viņa visas dzītiņas ir izmazgājusi un sarulējusi kūkās. Cik, Linda, mums šeit ir kilograms veicināt cienītā? Kādi 40. 40 kilograms. Linda ar Santu kopā ir mazgājušas un rullējušas. Nu, kā iet, ko? Nu, sākam. Jā. Strādājam. Kā ir šitā vieta? Vieta ir forša. Patīk labāk nekā Naikerkā? Jā, tās ir divas dažādas lietas, bet šoreiz mums līdzi ir satītas kūciņas, šādā veidā izliktas, tas ir bišķiņ savādāk. Nu jā, man arī patīk ar zīmes. Šoreiz mums arī ir daudz plašāka vieta. Jā, es jau parādīšu. 8 metri jums ir. Jā, augam. Jā. Šoreiz tā. Un tad, jā, vieglāk pārskatāmāk izlikt. Un īstenībā tas ir mūsu lepnums šobrīd. Es ticu. Es jau dzirdēju, kā jums ar to viss gāja, un patiešām ļoti skaisti un simpātiski. Jā, bet mēs pieņēmām lēmumu pārmazgāt visu pāci, jo cilvēki Naikerkē un arī iepriekš
mēs viņiem sakam, ka ir jāmazgā, un ko viņi dara? Viņi saka, jā, es ielikšu veļas mašīnā. Man no tā, ka viņi pasaka, es ielikšu veļas mašīnā, jā, man jau uzreiz bija tā, nevajag. Bet, jā, nekāda problēma. Un tad, jā, tad mēs viņas arī pārmazgājām, satinām, kas tomēr ir bišķiņi, jā. Smukāk arī. Smukļot izskatās, reiz tāds apetīts. Jā, un mēs uzreiz arī piefiksējām, kuras krāsas, piemēram, krāso. Jā. Šīs divas. Jā. Tirkijs un rozā, tas ļoti krāso. Pēc tam līdz pat sarkanām tirkijas krāsas rokām. Jā. Lūk krāsa. Un tad mums ir arī vēl limitētā kolekcija no plātas. Šajā pusē tā ir merino. Merino, jā. Jums pat šķetrītes dažas ir, jā? Jā, tās ir pēdējās nakts šķetrītes, kuras nepaspējām satikt, bet viņas mēs arī atstājām, lai cilvēki var pataustīt, cik viņš ir mīgs. Man jau uzmet acis kaut ko. Pācīt mājās šodien dosies? Nē, man pācīt ir tās tumši zaļās, jau man stāv mājās. Aha. Tad mums ir arī paraugs jauns uzadīts. Jā, Linda uzadīja ļoti skaisti džemperi. Malac, Lindiņ. Avena no aizmirst dizaineru. Tā kā šeit mēs arī uzreiz notestējām, cik daudz vajag krāsaino pācīti, piemēram, šitādam rakstam. Jā. 30 grami. Jā. Un priekš šitāda izmēra rakstiņa pilnīgi pietiek. Ok. Dzēm maisiņu nolikt, tāpēc mēs uzlikām uz pauzi. Lūdzu, turpinam. Un tad mēs atvedām līdzi dzīvi no Portugāles, Rosārijas Fort, kur mums ir japs. Jā. Es esmu viņu taustījusi, viņš ir ļoti patīkams. Es jaku aiztipu. Man ir arī tava kaķu cepura. Kaķu cepura. Es mēģināšu viņu uzlikt, bet es nezinu, kā. Izrādās stilīgi. Izrādās skaisti. Un cik tev vajadzēja vienu kamolu? Jā, šitas ir mazais izmērīšs, protams, bet te ir viens kamols. Ideāli, teiksim, ja grib bērnam uzadīt, vienu kamolu no kvalitatīvas dzīves, sanāks forši kaķu cepurīšos. Šis ir bērnu izmērs. Tā kā tas. Patīk man. Tād mums ir vilna ar linu, 50 uz 50. Jā. Albūrs. Krāsas un arī printēt. Arī printēt. Jā, arī printēt. Tād mums ir merino ar zīdu. Šito tu taču pazīst? Jā. Balāda. Jā. Mani veste no viņas. Man arī ir veste no viņas. Es apstulbu. Man arī pati labākā. Jā? Es apstulbu. Nē, man tā dzīve patīk. Iedod man veste. Man šitādi ir veste. Merino ar zīdu. Man īstībā patīk ļoti šī krāsa. Šī skaisti. Starp citu, mans mīļākais adījums. Man arī, es tāpēc sev gribu vēl vienu uzadīt, jo es to mammai Tas ir mans mīļākais, un mana vienīgā vestīte, bet mans mīļākais adījums. Šī mums ir veste Marsijā. Jā. Krāsa arī tavējā ļoti skaisti. Jā. Lūk, un tad mums ir arī kambu. Tas ir baby kamielītes ar merino. Jā, manuprāt, jā. Jūs lūk šallīt adījāt no viņas? Jā, mēs Skaties, kādu var šallīt. No viena vai divu kamolu? Nē, tas ir, īstenībā viņš pat 34 grāmi. Tas nepilns. Nepilns kamols. Tagad ņemat vērā, jo es gribat tādu foršu kvalitatīvu sastāvu ar kambu. Ar kamielu, baby. Jā. Baby kam. Baby kamielis, jā. Un es skatos, jums ir jaunums, jā? Jā. Šī ir arī no Rozārijas. Jā, šitie ir skaisti. Skaisti man. Man jau šīs acīs. Šis mums ir, pasaka, šī seškārtīgā. Četkārtīgā. Bet viņa tāda pabieza. Šī ir četkārtīgā. Un mēs viņu, godīgi sakot, šodien no rīta saņēmām. Tur ir 70% vilna un 30% poliamīds.
Ļoti skaistas krāsas. Viņas ir tiešām kāda metrāža, tad vajadzīgi 2 kamoli, jā? Jā, zeķē pārim vajag 2 kamolus. Ļoti skaistas krāsas. Jā, 50 gramu, 185 metri. Un tad skatos, jums te samnes gārni ir vēl uz atlaidēm, jā? Mums ir tāds tirgus piedāvājums šim tirgum piedāvājums. Tieši šim, jā. Mums ir tītas sapakoti un ar 20% atlaidi samstām. No šīs dzīves ir mana zeķes Veronikā dītas. Pergins. Ir pergins, un tad ir timsilkas arī mokērs. Jā, tur aiziesim. Tad 2 galdiņi. Jā, spēj izsekot. Un tad jums ir, lūk, žurnāliņi. Lukbuki, jā, kur paskatīties. Iedvesmoties, jā. Šī vesta simpatizē. Un šis. Tad ir pulverīši, adatiņas, šķērītes, jauns lakats. Vienmēr līdzi mans apraksts lakatam Donna, kuru var lejuplādēt no Raverlī bez maksas. Jā. Līdz no Pāces Merino. Tu man vēlāk iedod linku, lai es varu ielikt YouTube apakšā, jā? Obligāti, lai cilvēkiem var parādīt. Viena picīta un sanāk. Super. Un mammai tādu vajadzētu. Lakats Donna. Un mammai tādu vajadzētu. Un Raverlijā bezmaksas Un kāds adats? Adatas? Jā, kāda izmērs? 5. Parā man to papīrīt. Lūk, te arī ir QR kods. Es nezinu, vai viņš strādā šādā veidā. Nu, varbūt tās cilvēks pieliks ar kameru pie ekrāna, varbūt rādīs. Iesim uz otro pusi? Kevins jau kaut ko smērē iekšā kādam. Jau arī. Aha. Mēs neņēmām līdzi visu sortimentu, jo paņemt visu sortimentu ir diezgan pagrūti, bet paņēmām līdzi lantermoni, kas mums ir kā ebonī koka adatas ar zelta galiņiem un plus vēl ar silka zīda paklājumu. Aha. Tad ir čiegu. Jā, šīs ir tās visforšākās. Ir arī čiegu skrūvējumās ar kabeļus arī var piepirkt klāt. Jā. Un tad arī ir forte. Tas jaunums. Tas ir jaunums. Un Linda varēja parādīt arī. Linda parāda lūdzu, atvesalu lūdzu pāci ar fortes. Hello. Jā. Tā kā Lindai jau ir pieredze maza. Es uzradīju paraudziņu, un man ļoti simpatizēts. Tas ir no Pāces divkārtīgās dzīves adīts, un fortes adatas ir Kurš tās ir? Numur 5? Numur 5. Tā kā ar visiem galiņiem. Galiņi arī ir. Jā, lūk, šeit skaisti visādi stoperīši. Meitenes ar katru breidāheni jūs aizvien labāks un labāks paliekat. Jā, mums starp citu ir arī jaunums, bet labi, Mindfulam. Nitpro, šīs šķērītes. Tagad mums arī ir no Oprī sērijas un ir dažādas krāsas. Saliekams ceļojuma variants, kas īstenībā es pieļauju, ka šādu varētu arī pat lidmašīnā paņemt līdzi, jo viņam neviens nesapratīs, kas tas ir. Varbūt, jā. Pēc šitā te. Kaut gan lidmašīnā mēs parasti jau ņemam ir griezējs. Mums arī mājaslapā ir griezējs, kā medaljons, kuru tikai Dievs griez. Aha, tā mums ir melodija, jā? Es jau skatos. Jā, mums ir melodija. Un to melodiju ir dalīts domas citiem.
Kāpēc? Citi saka, ka baigi birst un pēc mazgāšanas šaurāka paliek. Nesen vienai tā bija. Un citiem atkal ļoti patīk. Neesmu adījusi. Man tāpēc es laiki bail no izadīt. Pieredzes ar melodiju. Linda ir pieredze ar melodiju. Bet man ir pieredze ar Sarnes Gārna balerīnu. Balerīna, jā. Kas ir tāda pati dzīve. Jā. Ja tu zinātu, es viņu adīju. Mums arī paraugs ir. Es atceros, jā. Tur birst. Birst, jā. Tur pat birst vai pat vairāk nekā es teiktu, pat pācam tik daudz nebirst. Paiztiec, Amanda. Nāc piedalies mūsu konversationā. Būs YouTube zvaigznes mēs visi šodien. Kā tev liekas? Tu gribētu no melodiju pamēģināt? Vai es biju domājis no melodiju varbūt uzadīt to, kas man YouTube veitā kamēlija, jo vienā diegā varētu būt baigi feini. Es joprojām... Bet es vēl neesmu saņēmusies. Man ir procesā viena ģempers, kuru es jau solīju, ka vakars jau būs jau... Jā, es atceru. Bet... Aha, līdz mums tur rādīs. Šī ir apaļais tēvs, jā? Kā mēs viņu saucam. Šāda tipa džempers. Tas ir no balerīnas? Ne, šitas ir no... Brušet, divdiegi? Diegos, adatas numur 5. Un es domāju, ka viņu varētu aizstāt arī ar balerīnu. Jā. Tā kā... Bet, jā, es jau drīz meklēšu testētājus Man skaties, tu vari pamēģināt ar melodiju uzadīs sev. Jā, bet tas ir kuram patīk apaļie tēļi. Tā, skatāmies tālāk. Mums ir fiesta, skaistā fiesta, īstenībā viņa tik superīga dzīve. Un man tagad YouTube arī pamācīja bija vīriešu zeķiem, kur var, un vēl, ka arī viņiem ir uzadītas zeķes. Skaists šitas ten. Jā, nepabeigtās rindas, skaistas. Krēliskās ieliktas. Odziņa. Es arī. Lepojos. Jā. Skaistas krāsas, lūk, varat apskatīt. Skaistas krāsas. Man šīs krāsas, man šitās vajadzēs man. Jā, bet ir visas krāsas līdzi. Šīs arī skaists ir. Un Deizijas man arī ļoti patīk. Un tad mēs paņēmām arī klē. Ui, es atvainojos. Rokas tā kā no... Tā, te mums ir uz izpārdošanu, jā? Tur mums ir, jā, tas ir izpārdošanas grozs. Pārsvarā promana. Un jums ir jaunums. Jājs. Mums ir opālī. Opāls. Lindai Leckanita veikalā opāls ir jau mums ir pieejams. Tagad jautājums ir, bet šeit nav... Jaunās kolekcijas tās ir, jā? Kolekcijas, jā. Ir jau zeķītes. Arī parādamas par kolekcijām. Kas mums tie nosaukumi ir? Akvarelis. Akvarelis. Ak, Dievs, cik skaista krāsa. Kādas krāsas. Šis viss ir akvarelis? Jā, šis. Un šitas ir tavs mīļais. Šis būs manējs jau šodien plāno. Jā, šīs ir 8-kārtīgā opāla dzieja. Tā kā tiem, kuriem patīk adīt zeķis, bet nevar smalku zeķu pavadienu adīt, jā. Jūs redzat, kā atšķirās biezums. Tad var ņemt 8-kārtīgo, jo no 8-kārtīgai var izmantot numuru 3,5 un 4, pat arī 5. Bet nu es ar 3,5 ādu. Un man jau šī krāsa iepatikās. Un šī krāsa man iepatikās laikam no visām krāsām. Un bija vēl kaut kādas kolekcija, jā? Akvarelis. Un re, kur ir tējas laiks. Tea time. Tea time. Un nebija vēl kasetes kaut kādas? Bija vēl kasetes, jā. Kasetes bija šīs, bet īstenībā... Ai, kāda skaista krāsa. Lūk, mixtape, jā. Mixtapes. Mixtapes. Tas ir 8-kārtīgā. Tāda ir akvarelis. Jā. Īstenībā ļoti skaists. Un akvarelis tad ir tītājumi. Akvareļa krāsas ir ļoti skaistas uzrunā. Tu pasties uz šitā. Īstenībā pat tītājumi patīk. Jā? Pasties uz šitā. Cik skaisti. Tā, un kas jums šeit ir? Šeit ir zeķu dzīs. Tie mums ir paraugi, kas mums ir uzstīts. Jā. Lai var
var kādreiz paskatīties grāmas un visu pārējo. Jā. Un zeķu dzīves. No Prolāna? Prolāna. Arī jaunums? Nē, jaunuma nav. Šobrīd tas, ko šī ir seškārtīga. Man Lība teikas par seškārtīgo, tāpēc es skatījos. Kaut kāda viņa bija minējusi, ka kaut kāda Prolāna jaunā. Nē, esmu spēcīgas jaunajās kolekcijās, tāpēc... Nu, krāsas ir skaistas visām. Jauna kolekcija, ne jauna, visas ir skaistas krāsas. Linda bija skaistiem. Prolānai jaunā kolekcija. Lindiņa arī atnāca pie mums. Šī ir Milāno krāsainās. Šī ir jaunā tā, kuru mēs pasūtījām ķelnē, viņa jau atnāca. Schneibelt. Pat iemācījos izrunāt. ļoti skaisti. Mācījies. Tīsa ar visām krāsām. Viņa ir jāpadomā, ka no šīs puses. Šī ir seškārtīgā. Vispār šis ir vairāk seškārtīgā puse. Jā, to es pamanīju, ka tāda pabiezāka pavadiena. Un viss, ja? Kaut kur varbūt ir vēl, un tad ir opāli. Mēs jau opāli izskatījām. Ļoti skaisti. Es ar meitenēm lepojos. Ļoti labi iekārtojas, jo mammai saka ar katru reizi labāk un labākie. Mēs jau visi izskatījām. Mēs tiešām cenšamies. Visi izskatījām. Visi nofilmējām. Nu, kam tu uzmet acis? Man ļoti patīk tādas arī uz zeķudzību. Vai ne? Ļoti skaista. Jā, un vēl es metu acis šitajā. Tur Lindai vēl tinsilks, ja tevi interesē. Jā. Viņai ir tinsilks un balerina. Balerina? Nav. Tikai interesē pēc taustas, vai šitās ir tādas maigas, vai... Viņas ir nedaudz raupjākas, un Daisy daudzreiz maigāk. Maigas, jo man Daisy patīk. Bet tu gribi vairāk online tu negrib. Amanda mums tika piedāvāts tad Lindai, kas viņai piesako un atnāk pie viņas un sasveicinās, tad viņa dod dāvaniņas. Lūk, mini skaista šķeterīte. Ak, mans Dievs, tik skaisti. Un kas tev tur vēl ir dāvanā? Mērlenta? Mērlenta, jā, ko tie adatas, jā? Nē, mērlenta. Mērlenta, jā. Aha. Tāds skaists marķierīts. Jā. Skaisti. Un dardumiņš. Kā jau īstajā dīkājai teja. Jā. Un dardumiņš. Nu super. Ko vajag priekam? Priekam vajag dzīju un dzīju. Tā, Amanda, kāds tev šodien budžets ir? It kā es zinu, ka mums nav plāna vajag iepirkties, bet, ja tā, kāds tev budžets ir? Es nevēlētos vairāk kā 50 eiro iztērēt. Ok, tad mēs video beigās, kad iesim prom no šeit, pateiksim, cik tad esam iztērējuši. Un mans budžets ir 100 eiro, bet es ceru, ka es neiztērēšu 100 eiro, bet kas viņu zina? Jā, man ir noteikti lietas, ko es gribu skatīties, un dēļ tām pozīcijām tas vien jau ir dārgi. Jo es gribu vai nu Tilija vai izsagi ar mohēru, un tur jau pusbudžets aizies. Mana veste, Dolana Grossa, un mans šofers, kurš nedaudz ir vienā pusē, viss mani sakrits. Šādi šodien izskatos pie pāces sienas. Mēs staigājam pie standiem, jūs paskaties, es uz tām vistiņām visu laiku skatos. Man vajadzētu saņemties un kādu no tām vistiņām uzadīt. Skatāmies, kas viņiem ir. Viņiem ir mazās paškrāsotās šķeterītes. Un šie nodarbojās ar paškrāsotajām zijām. Šī ir skaista krāsa. Je hebt al zo uitgesproken die Sophie, denk ik. Tas, jā. Jā, tas ir skaists. Dat is saai, ja. Je kan ook een hele klas, maar die is mooi. Arī tas bouncy. Šitas? Jā, tas bouncy. Nu jā, viņš ir... Lūk, viņai ir tie viņas
Šitie ten, es skatījos, tāpēc man ļoti simpatizē, kā viņi izskatās. Viņai tie zeķu bloķētāji. Šī ir nīderlandiešu krāsotāja, Mindful Creators. Viņa arī krāso dzies, un viņa no šī gada ir uzsākusi arī pasniegt meistarklases krāsošanā, un man ir plānos šogad apmeklēt, ka tieši būs angļu valodā. Kaut kad vasarā viņa teica, ka būs, un tad man ļoti interesē, kā viņi to visu dara, un man ļoti gribētos uz to meistarklasi. Jā, šitā nav bijis tā kaut kāda jaunā kolekcija. Paskatieties, cik skaistas krāsas. Nē, viņa īstā meitene ir ļoti malac, viņa 3 gadiem labi ir attīstījusies, un viņa šogad ir ievākusies burtiski mēnesi atpakaļ lielākā studijā. Un ļoti pasties, cik maigs, paraudz, cik maigs. Wow! Alpaka. Ļoti skaistas krāsas, tāds maigs. Voor de volgende beurs dan maar. Šīs ir skaistas. Ja, ik vind het dus binnen hier best meevallen. Tā, ejam tālāk. Šeit būs, lūk, darbnīca, punch needles. Tad mācīs pančot jūs visus, kā gribēsiet. Hello! Te, lūk, vēl ir. Šeit taisa mazus. Šeit var uztaisīt mazus zvēriņus. Lūk, jūs varat nopirkt tādus minijus un uztaisīt mazus zvēriņus. Skaistas krāsas ir. Te arī mums ir paškrāsoti. Šie veikali dod cilvēkiem iespēju tieši vairāk tie, kas paškrāso dzies, iepazīties. Viņiem lūk marķierīši no kokonītes. Es labprāt gribētu viņu marķierīši no kokonītes iegādāties. Ik heb echt van niks met blauw. Dit is niet zo blauw-blauw. Ja. Skaists krāsas. Stendā lūk ir briošu adījuma izpildījumi. Gribu jums parādīt, kādi skaisti lūk šeit rakstiņi sanāk. Briošu tehnikā patieši to tehniku nemāku, neesmu vēl adījusi, bet varbūt vajadzētu iemācīties. Ļoti skaisti. Te arī paškrāsotā dzīja adatas. Jā. Cilvēki atnāca. Un tad viņiem vēl ir no Katijas, uz ko es arī bieži skatos, viņiem ir 50 nokrāsas. Mohēra. Ļoti skaisti. 50 nokrāsas. Un sastāvā 67 mohēra, 30 polēmītes un 3 vilna. 20 grami uz 200 metriem. Skaistas krāsas. Viņiem šī tā veikals, kas tirgo filkolānu. Es gribētu ļoti nopirkt tilliju šodien laikam. Es paņēmu savas paraudziņas, es paņēmu un es gribu pielikt, pastīties, kura krāsa piestāv un nopirkt. Skaistas mohēras. Tā, kas viņiem vēl ir? Arvēta, zeķu dzija, saga. Saga tāda rauga ir. Un nīnei ļoti maiga. Jā. Ļoti maiga. Cenas nedaudz uzaugušas, es skatos. Es gribu vai no filkolāna stiliju, vai no izsagēt. Bet, lūk, man ir 2 paraudziņi. Hello! Man ir 2 paraudziņi, un es gribu piemeklēt šitai krāsai. I want to find for this color the mohair. This is beautiful. Yeah, because I want to try this color. No, this is like burgundy. Yeah. But this looks good. Yeah. I think this is beautiful. This is too bright. Yeah. Then accent is on this. Yeah. This like go together. Yeah. Un tam man vajag vēl šitam atrast, bet tam es gribu to bušeru. Oh, you have small scanner. So sweet. Nice.
merino? Viņi, viņi saliek kopā. Viņi saliek kopā to mohair. Tad man laikam labāk patīk, kas ir drops merino. Šī ir viņiem pernila Peruvian. Jā, viņiem šīs tādas raupjas. Šīs ir tā kā Sannes Gana tipi, tikai varbūt nedaudz lētāks. Šis ir Langs kašmirs. Tas mums ir 100% kašmirs. Teitu nost ļoti maiga dzīve. 6-kārtīga viņa rāda. Radatām 3,5 tabeli. Ļoti skaisti. Tā ir kašmira dzīve aizteic. Jā, 100% kašmirs. Es nezinu, cik maksā. Te nav cena. Bet, droši vien, ka nav lēti. Un te arī daudz apraksts var nopirkt. Un zijas arī kaut kā. Sannes Gana zija, viņiem ir line. Arī aprakstus var nopirkt no Petit Nit. Grib aprakst kādu? Viņiem ne, viņi nīderlandiski. Un šī ir maiga dzīve. Ja vajag salīdzināt drops belē vai šito, tad šī ir daudz reiz maigāka. Tā kā, ja jūs gribat tādu maigu foršu vasarīgas dzīvi, tad šitās iesakatīt. Te tāds interesantas dzīves ir. Šī skaisti paraugas. Tādu var nopirkt. Tas pa sastāvu 70 lana, un tas ir zeķu dzīve. Es pieļauju iespēju tādu var iegādāties jau. Adatas var nopirkt. Man ļoti gribētos sīnīt adatas, bet es nezinu, vai te būs. Norrodzīja. Šī tāda ļoti raupja. Te ir kāds sastāvs, te ir mohēra zīts un vilna. Japāņu dzīve. Lūk, šeit ir tādas lieli kamoli no Regijas, saucās Alpaka Soft. Tādas pirms tam nebija redzējusi. 100 gramus, 310 metriem, tā kā 6-kārtīgā viņi. Ļoti tāda pūkaina forša. Un tad viņiem ir tas šopels, tas laikais, kā viņš saucās. Un tad ir Regija Pur, šī 4-kārtīgā, 100% vilna. Un tad paskatieties kāds liels kamols. Pasties šitādi nopērts un var uzradīt, man liekas, veselu džemperu. Es zinu, ka manai mammai tāds patikt. Māma, pasties, kur krāsa tev patīk, es vēlāk tev pasūtīšu, uzradīšu tev kaut ko no viņa. Jā, šī skaisti. Jā, wow, taču. Riko dizains. Maiga. Maiga, jā. Skaisti. Tas jau labi. Bet tāpēc, kad arī pabies 190 metri. Un Cotton Merino ļoti... arī Riko. Jā, ļoti maiga. Ļoti. Kur ir sastāvs? 80 cotton, 20 vilna. Ļoti maiga. Tādu vasarīgu foršu, tādu maiciņu. Zin, var uzadīt ar pusrociņām. Un organic cottons. Arī patīkam, paizties, cik maigi. Te ir kotons uz zīri. Es tādu pagājuši gadu līdzīgi pirku no Katijas. Viņiem bija līdzīga. Un te lūk var uzadīt mini sedzi. Pazies, cik stilīgi sedzi no šīs dzīves. Un tad te vēl ir. Es uz šito vakar. Jā, skaisti. Es uz šito skatījos, man liekas, vakar. DK. Sastāvā. 59 kokvilna, 26 akrils un 8 vilna un 8 poliamīts. Nu tāds, ok, sastāvs. Pa 9 maigs. Arī šis ir tāds, es šo veikalu zinu. Es esmu jau trešo reizi pēc kārtas Bredāhenā, un viņiem arī ļoti skaisti krāsojumi ir dzījām. Pat vīrieši iepērkās. Šaulīt skaisti. Jā, nu lūk, skatāmies, kas viņiem ir šeit. Mini Kids Silk tirgo pā 24 eiro.
skaisti, bet jā, reāli, ja tu gribi tādu džemperi, tad tev baigā nav tajā visā aiziet. Šitie viņiem ir skaisti. Un maksā arī Merino Twist Socks. 25. Jā, es kaut kādu lētāku viņiem biju skatījusies. Kaut kādu lētāku. Šī tāda padāra. Merino Single. Šitā ļoti maigi patīkama. 25 eiro. Nu, teiksim, ja kaut kāda lakatu āda, bet arī lakatām. Tad tas lakats dienām jānāsā. Jā, nu, lai tev nebūtu nožēli, ka tu esi nopircis. Jā. Man vislabākais liekas tādu nopirkt, varbūt negluži šī tik smalku, bet to biezāko, piemēram, kad mēs iepriekš skatījāmies, nu, cepuri sev uzdīt. Un tu zini, ka tu katru dienu nesās. Bet... Jā, tas ir zeķiem tā kā papēdim, purngalam un arī augšiņai, un tu vari kombinēt. Jā, šis ir ļoti piekrīts. Un maksā, kas tas te jāskatās, vai nu 22, vai nu 30 blau. Ar blau stikeri ir 30 un balto ir 22. Varbūt tev šādi komplektiņi jāievērš, kad gatavots 2 stonīšos. Jā, vajag. Lūk, ir buklē. Šitas veikals tirgo visu... kas viņa bija? Konusi šausmas. Ja man atceries konusis. Kašmirs, lūk. Kašmirs. Visādas skaistas dzītiņas. Buklē smuks īstenībā. Es gribētu ļoti no buklē uzadīt jau džemperi, bet man kaut kā vēl nav rokstām piecēlušās. Šis lilā ļoti skaists, un tas ir 100% kašmirs. Nu, ļoti skaists. Skaistas krāsas ir. Te lūk ir noro, vairāk veidu noro dziļas. 35 koku vilna, viskozes zīds. Te arī ļoti liels kamols ir. Zīds, kokvilna. Jūs neko neredz, viskoze, vilna, mohair un tāds liels bunduls. Skaista krāsa, ne? 32 eiro maksās. Pieļauju iespēju, ka nu viņi daudz ko var uzadīt. Kas tas ir? Vai kaut kāda kokvilna? Boulan de Gang. Starp citu, viņiem ir ļoti patīkam kokvilna Boulan de Gang. Man viņiem bija, viņiem ir somu uz tam borēt. Viņiem ir patīkam tāda bieza, var tāda forša, tāda bieza ātru projektu uzadīt. Un tā viņa teica, ka vēl te viņiem ir izpārdošana noro pa 5 eiro pasties. Ogo, tas nu gan lēti 5 eiro. Tas ir tas, ko mēs iepriekš skatījāmies. Te ir kotons, silks, viskos, poliamīds. Es tik nezinu, ko no tāda sadīt. Kaut kādu lakatu vai cepuru vai maiciņu. 5 eiro jau varētu nopirkt, bet es nezinu, ko tādu darīt. Štāds 2 krāsas. Paskatieties, kāda skaista žirafīte. Saucās Janzu. Un viņiem visādi dzīvnieciņi ir. Cik skaisti. Paskatieties, pat mašīna ir uz tam borē. Ar piekapu, kurā mums ir begemots. Un ērglis. Un te lūk ir visāds grāmatīgs un var nopirkt arī jau dzīvi. Jūs varat atīt. Jā. Skaisti. Te lūk izpārdošanā viens kamos pa 4,50. Te lūk Lang Jānis Dongols tirgojās Merino. Jā, šis ir interesants. Viņš ir tā ķēdīte. Novena. Un šeit mums sastāvā ir neredz sastāvu. 100% Virgin Wool. Nu, viņa tāda raupja, jā, mēs tagad domājam, ko no viņas varētu adīt. Nu, visu kaut ko droši vien, varbūt to pašu šallīt arī varētu adīt. Mēs atradām šeit tādu Langjāru Nova,
kur ir 80% kamils un 2 polēmies. Viņa ir tik maiga. Un mēs izrakņājamies. Nav 80, tur ir cik? 49 merino, 32 kamielis un 20 polēmies. Tad es bišķi sasapņojos. Bet nav te pa 2 kamoliem. Ir tikai 3 tumši zilie un 3 šitādi atsevišķi krāsa. Es laikam domāju 2 paņemt kamols šallīt uzdīt, jo ļoti maigs ir. Un to arī varētu paņemt. Bet tu teici, ka tu tev tumši zilais neuzrunā, ne? Nē, man tas īsti ne. Šis zaļais, es skatos kamols zaļš. Jā, viņš arī izsās. Viņš tāds tirkīs zaļš. Šitā īsti nē, man laikam šitā. Jā. Lūk, esam šeit, pie Langjārna, ļoti skaistas krāsas. Skaistas krāsas. Es nevaru saprast, kad es beidzot paņemšu un nopirkšu šos kamos. Es uz viņiem jau skatos cik gadus un nekādīgi nevaru nopirkt, jo es nekad nezinu, ko no viņiem uzadīt. Varbūt jūs man varat komentāros ieteikt, ko uzadīt. Droši vien kaut kādu jaku no viņas vai kaut kādu čemperi jāuzad. Viņiem ir ļoti skaistas krāsas un liela kamola. Un te lūk. Skaistas, lai tu pats var tīt. Tiem, kuriem patīk pašiem tīri ciļas, var nopirkt tāds skaists krāsots. Un te cilvēki rodās vairāk, mazāk. Man vajag atrast Olgu, jo es pie Olgas pasūtīju dziju. Es pie viņas, lūk, šis veikals, kur Gabo vulu tirgo. Šis ir te, kur es plānoju iegādāties Gabo vulu, un viņi tagad ir uzsākuši tirgot Knitting for Olive. Mēs tikko skatījāmies silku. Lūk, man ir šie 2 kamoli, un es izdomāju, ka es gribu salikt viņus tomēr 2 diegos kopā, lai ir biezāk sadījums. Un man ļoti patīk, ja es viņu saliktu kopā ar šo balto. Bet, lai nopirkt balto, man vajag kā minimums 4 kamols, un viens maksā 10,75. Un laikam, ka priekš vasaras tas ir pārāk kruti, un tāpēc man vajag atrast kaut kādu citu risinājumu, kaut kādu citu balto krāsu. Man ir jāpaņem, kas man izmaksās lētāk. Un tad, lūk, paskatieties, viņiem ir šādas skaistas krāsas. Šis arī skaists, ne? Šī lēta. Paņēmu paraudziņu savu. Es paņēmu savu paraudziņu, un es ļoti gribētu salikt kopā ar šo uzadīt šallīti. Bet es atkal domāju, man laikam vajag skaistas tonas. Man vajag 2 kamols un 1 kamolu. Man tā ir 100 gramu 400 metri. Es nezinu, cik liela es sadīšu. Super liela šalli jau arī. Varbūt 1 kamols pietiks. Man liekas, ka ar 1 pietiekami, bet... Nu, jāņem 1 un nekas piepasūtīšu. Tā ir šallī, tur arī var atšķirties tonas, tas nav džempers. Un lūk ir tā, no ko es adīju to džemperu. Es no viņas labprāt gribētu uzadīt sev, zini, ko vēl? Vārpu. Man piestāvēt šī krāsa? Parasti jau blondīnām piestāv, bet es zinu, ka tu esi tā vairāk uz... Jā, bet man... rozīgajiem. Bet man tie rozīgie laikam ir apnikuši. Paskaties kamerā. Man jau redzēt... Tā pastamies. Man jau liekas, ka smuki. Nu, jakai vārpai vajag maigus toņus. Un šis ir maigs, un vēl šitas ir skaists. Man vārpa bija no pistācija zaļa. Es zils laikam labāk man izskatās. Kā tev izskatās? Nu, šitas, bet, nu, tas ir pa spilgt. Man spilgt var būt veste un tā, bet jaku, jā. Skaisti, jā. Man patīk. Bet, nu, es tagad, jā, kamēr man līdz vārpai, tā kā līdz planētai citai. Parādīt, cik skaistā zosīte ar cepurīti un zaķītes. Ļoti skaisti. Mātīgs te ir. Esmu esam pie Olgas veikala. Olgai arī, lūk, ir arkādie zeķu dzija, opāls un laines viņai arī ir, es skatos. Un tad viņai ir, lūk, šitas Mondial kašmir, kur ir 10% kašmirs, merino un mikrofons. Ļoti patīkami. Un viņai arī ir 6 lai zeķu dzija.
Мешка фильме. А я вас снимаю. Я вас снимаю, как вы снимаете влог. Еще один блогер. Добрый день. Представься еще раз. Меня зовут Вероника. Я тоже снимаю влог, но у меня на моем родном языке, на латышском. Здорово. А ты знаешь, что сейчас подошла девушка, здесь ее зовут Ева, она из Латвии. Да? Впервые познакомились, я ее не знала, она услышала, что мы говорим на русском. Было очень приятно, так что вот. Prikольно. Земляки здесь ходят. Да. Очень приятно. Tā šeit ir Katija, šeit ir tā softgrotē, no kuras man ir apraksts kaķcepurē. Lūk, skaisti toņi. Īstenībā es labprāt gribētu arī jaciņas un no tādus uzadīt, jo viņa ir ļoti skaisti toņi un cēna ir laba. Tad lūk, ir šī tāds liels kamols bola. Pasties, šis stilīgs kamolsī. No viņa varētu uzadīt jaku kamēli, ne jaku, bet to džemperu kamēli. Kā divu kamolu vajadzētu. Kas tur vēl ir? Pilna poliamīts apļos. 9 eiro viens kamols. Kāda krāsa? Te ir tādas, tā ir balta, nevar saprast. Tā ir tāda zaļganīga. Zaļganīga, to es domāju, tā pistācija, bet ļoti maiga pistācija. Ļoti smuks tonis. Ļoti skaists. Balts, un man jau acīs šis iekrita, bet atkal roza, es laiku tiem roza, bet melna Tas dzeltenais smuks pavasarim tāds. Manai mammai tāds piestāvēt. Tas dzeltenais vai šitais? Nē, man liekas, ka šis manai mammai piestāvēt. Bet tur ir tāds pastelīgs tāds. O, jā. Ļoti smuks tā kā maigas Bet tas cālīs. nav mans tonis, tas ir mans mammas tonis. Bet zini, vajag foršā dzīve, īstenībā es labprāt tādu gribētu. Ar vienu kamolu to pietiek visai jakiem? Nē, domāju, 2 kamolu džemperim. Tam džemperītim. Tam džemperu kamēliem. Ja? Tas bija tas kamēlis? Nē, YouTube tāds zils tāds viņš bija. Zils, kāpēc man tās bija dzeltenīgs? Nē, bet Tas bija jaka Nelija. Nelija. Viņam lūk. Konceptuāls tāds ļoti dzīvi. Šitā arī viņa jaunums. 15 eiro priekš jakas, dzīves ir ļoti laba cena. Man arī liekas, mums paņēma, šitas tonis tev piestāv, manuprāt. Man tas dzeltenais patīk. Es labprāt, jā. Tas dzeltenais ļoti smuks jūs ir. Es labprāt mammai. Bet tu sev negribēji? Man dzeltens nepiestāv. Man liekas, ka man piestāv rozā šis vai melns. Zils, tas pilkti, man liekas, priekš tevis. Melns, balts, es negribu, man tā jau šis nav mans tons. Jā, šis nav mans tons. Žēl, ka viņam nav kaut kāds paraugs no tā uzadīts. Es esmu atpakaļ mājās no Breidāhen. Šodien es pavadīju super dienu. Es ļoti labi atpūtos, pavadīju labi laiku ar meitenēm, izpētīju visu kaut ko, kas tur notiek. Laiks ir vienkārši burvīgs. Mums šodien ir vasara, 22 starp 23 grādiem, bet tas ir tikai šodien. Rīt jau sola atkal ziema. Lūk, mani visi maisi. Osmīgi daudz. Es filmēju ar frontālo kameru, tāpēc es ceru, ka būs normāla kvalitāte. Parādīšu šādi, es domāju, un tad varbūt vēlāk atsevišķi pietuvināšu savādāk to visu, ko es tad esmu sapirkusi. Un sāksim ar dāvanu. Es šodien braucu uz Breidāhenu kopā ar Amandu. Amanda mums dzīvo pie Nīderlandes robežas, tad viņi dzīvo Vācijā. Čau, arī jūs viņu redzēsiet video, vai ne, jūs jau viņu redzējāt video, es jau tagad filmēju beigas. Un viņi man atved dāvanu. Cepumiņi. Starp citu, es šos neesam nevienreiz garšojusi, nezinu kā. Suhāriki. Svecīti. Masku. Īstenībā man tieši sejas masas ir beigušās. Un rokkrēmi. Jo viņi dzirdēja, kad es esmu traka uz rokkrēmiem, un viņi man patīk tā ne rokkrēmi. Nu, patīk man tie rokkrēmi. Es uz viņiem esmu traka. Tā mīļš, paldies tev. Un ko tad es labu nopirku? Mans budžets bija 100 eiro, bet varbūt man ir nedaudz virs 100 eiro. Jo, jā, tā varētu būt. Līdz saskaitīsim. Nē. Man rāda, ka 94 eiro. Es tikko saskaitīju 94 eiro. Es esmu iztērājis plus mīnus. Tātad, ko es nopirku? Mans mērķis bija mani šķetere. Es esmu rādījusi arī iepriekšējā video.
Viņa ir tāda burgundija krāsā. Un mans mērķis bija atrast pie viņas mohēru. Un es šoreiz nopirku tilliju. Es vispār gribēju izsageru mohēru nopirkt, bet šoreiz izsagera nebija tas veikals tur. Un, ziniet, tad, kad viņš stāvēja lūk šādi plauktā, tad likās, ka viņš nederēs kopā. Bet tagad, kad tu saliec kopā, tu saproti, ka ideāli vienkārši ir pieskaņots viens otram. Es paņēmu kopā 3 kamolus, un man ir jāpietiek. Un tas man izmaksāja rupji 32 eiro ar kaut ko, tad 10 ar kapēkām maksāja viena ficīta. Ļoti patīkama maiga. Šeit sastāvāja 70% mohēra, 30% zīts. Nav teiks, ja tas ir mulberry vai ne, varbūt, ka nav. 25 gramu 210 metriem. Tā, un lūk, tad ir tas pats diedziņš. Tā. Tad man vēl ir, lūk, šāda. Šī man ir Amanda no manīm iegādājās manu šoperīti, un tas bija mums barters. Viņa man nopirka dzīvu, es viņai šoperīti. Un viņa man nopirka, lūk, šo langjānu, viņa tumši zilā krāsā, un šeit ir tā. 48% vilna, 32 baby kamils un 20 poliamīds. Poliamīda neilons, rakstīts, nezinu. Un te ir 25 gramu 180 metriem, ir tāda šņorīša veida, un no viņas plānos ir uzadīt šallīti, jo man liekas, nu ir tā, es redzu tādu šallīti maigu. Nezinu, būs man vai kam, bet visticamāk, ka man. Šallīti, lai visādās krāsās pēc noskaņojumiem. 2 kamols plāno izadīt, tātad vienu adīšu pēc savas bezgalības principu, adīšu no viena kamola vienu pusi, un tad no otru kamolu otru pusi, un tad tik, cik viņa man tur būs gara plata, tāda viņa man arī būs. Un šeit pat ļauj adatas numur 4. Es īstenībā nezinu, kāds ir ieteikts. Iesaka adatas 4,5. Nu jā, es varbūt adīšu 4, jo 5 tad tāda baigi iztaipīsies, daļ tā raksta. 2 kamoli. Un un tad es nopirku, biju pie veikalā, kur tirgo gabovu, un tā sieviete, kam pieder tas veikals, viņa man atpazina, jo es viņu biju arī tagojusi iekšā, tur, kur pie kā es esmu pirkusi, un viņa man atpazina, un jā, un tad viņa teica, ka gabovu arī ir izgājusi mohēras dzija, bet viņai mājās, viņa nepaņēma līdzi, bet man ļoti gribējās patausīt. Es gribēju atrast to gabaliņu, laikam es pazaudēju. Es speciāli biju nogriezus arī gabaliņu no dzijas, kurai es gribēju šo piepirkt klāt. Esmu atpakaļ, aizgāju pakaļ. Lūk, es biju nogriezus gabaliņu, lai paņemtu līdzi, jo šo biju pirkusi iepriekšējo gadu Breidāhenā. Tā ir tāda merino dzija paškrāsotā. Viņa sanāca diezgan dārga. Tā šķetra man izmaksāja 26 eiro. Un es gribu, tā kā es nezinu, kur pielietot tik plānu diedziņu, un es arī īsti negribu tādus plānus vairāk adīt. Es izdomāju, ka es pielišu klāt šo dziju. Nu, varbūt, protams, ka krāsas tā kā nedaudz atšķirsies, bet tik tā, man liekas, ka ir labs salikums. Šī ir brušet, šī viņiem ir ļoti forša dzija. Viņa saucās Eco Baby Brušet. Varbūt viņi nedaudz ir nomainījuši to nosaukumu, tāpēc, ka, manuprāt, kad pēdējo reizi es rudenī pirku, viņam nebija Eco Baby. Tā ir 100% baby alpaka, 50 gramus 200 metriem. Viņai biezākā pā drobas brušet alpakas silka. Paņēmu vienu kamolu, tā doma, ka man pietiks. Un es plānoju viņus uzadīt vienkārši tādu 3 stūru lakatveju tādu šallīti. Un salikt tādā kombinācijā. Un šis, man liekas, maksāja 7 ar kaut ko kamols. Un šie... Viņi bija izpārdošanas grozā un gabalā bija 4,50. Laikam, ka tas ir izdevīgi, jo pieļauju iespēju, ka viņi bija dārgi, jo langjāna pat pa sevi ir nedaudz dārga. Un tā, lai jūs varat te visu šo skaistumu redzēt. Un nākošais ir, tas ir tā, un tad es visu atlikušo iegādājos pie Lindas no Let's Knit. Un pērkot to baby brušet, man dāvanā vēl iedeva marcierīšus. Un tad pie Lindas es iegādājos. Linda man arī, viņa arī klientiem, kas kaut ko pirka, deva dāvanā, varēja izvēlēties žurnālus. Nu, man tā kā Linda mīļa draudzene,
Viņa teica, es izvēlēties vairākus žurnālus, tā kā skatlogu žurnālus, teikšu tā, ka tu vari iedvesmoties. Jo aprakstus tu vari nopirkt tikai, ja tu pēc laika viņu dzīvu, tā kā kits, jā, kombo. Tad es paņēmu šādu vasarīgu šādu, varbūt mēs jums pašķirstīsim. Un te ir visādi tā kā vasarīgi gadījumi. Ja godīgi sakot, daži modeļi liekas pilnībā tādi ne līdz galam loģiski, tieši, ja ne izpildījumā, tad tieši izmēros, jo ņemam, piemēram, šo meitenīti, un jūs redzat, viņai līdz šejienai ir padušu izgriezums. Tad pēc būtības, ļoti dziļš padušu izgriezums, un tad tur tam bērnam vajag, teiksim, sev vilkt vēl īsāku topiņu. Tas tā bišķiņ liekas neloģiski. Vienīgi šī kleita man gan patīk. Bet jā, tā kā tie modelīši, protams, kad visi skaisti bildēs, bet cik tas ir praktiski? Jūs redzat, lūk, līdz šeit viņai ir izgriezums. Tas ir ļoti dziļi. Lūk, tādu. Tad lūk, šis laikam arī tā kā jaunais, cik es sapratu, vasarīgais. Man ļoti patīk šis topiņš, viņš tām ļoti smuki uztaisīts. Svārki ir skaisti, bet vai cik viņi praktiski es nezinu, tomēr viņi smagi ir. Un šis komplekts arī ļoti skaists, bet, es tādu nevilktu. Un tad arī šis ir viens no tiem jaunākajiem, kur viņiem arī ir, daudz kas atkārtojas, viņiem modeļos varbūt tikai dzīvu kombinācijas viņi pamaina. Un šis man arī ļoti patīk, tādas gribētu, pēc būtības tas ir tāds princips, kā tā ir Martai, man šie ļoti patīk svārki, bet arī cik viņi praktiski, viņi ļoti pūkaini, man, pieņemsim, vīrs ar tādiem svārkiem mašīnā neļaut kāpt iekšā, tad man būtu uzreiz putekļu sūcējs jāņem līdzās. Bet skaists bildes ir, un var jau, protams, kombinēt un meklēt tādas dzīves, lai tas viss labi, visu kalpotu un būtu. Un tātad pie Lindas, pazer ūdeni, bišķi rīkla saus. Lindai tagad ir jaunums, viņa sāk tirgot opālu dziju. Jūs varat arī viņas mājaslapā aplūkot. Ja jūs man skatāties burtiski tagad aprīļa sākumā, varbūt vēl nav ielikts, bet drīz būs, un viņai ir tie jaunākie modeļi, jūs jau to visu esat redzējuši. Es, protams, pati nopirku 8-kārtīgo, jo es, mana biezākām dzijām tagad zeķis adās. Nopirku šādu krāsu, kas, manuprāt, ir ļoti skaista. Šī būs tā kā uz vīru kāju, visticamāk, un sev kā jau vienmēr sev, ka rozā. Vēl vien kāds bija, bet es domāju, ka es šos divus. Viņas saucas tā kā Winter Zone, bet, jā, viņi nav tādi super vasarīgi toņi, bet man liekas, viņi tādi tā kā vissezonas toņi. Ļoti skaisti. Un tad es nopirku vēl Drops Belē, jo kādēļ es paņēmu Drops Belē? Es vispār nebiju plānojis, ka es ņemšu, bet jūs jau video redzējāt, kad es tomēr likšu kopā divos diegos šo Knitting for Olive dziju, jo tomēr viņi pārāk plāna, un tā kā pagaidām man ar tām plānām adatām ir kā ir, un reiķinām to, ka es nesen vēl pabeidzu vasaras maiciņu, numur 325 adatām, tas ir tāds, viņš ļoti grūti man beigās adījās, un viņš ir tas pēdējais, ko es dotu mirkli tik plānām adatām adīšu, man negribās vienkārši. Gribās ņemt, piemēram, numur 4 adats, es pat domāju. Skatīšos, vai 375, likt divos pavedienos kopā, un es protams, gribēju Knitting for Olive balto. Bet saprotiet, es biju domājis, man kā minimums vajag 4 kamols, un tie ir 40 eiro. Un ja saliek vēl šito, tad man tas vasaras topiņš izmaksāt 60 eiro kopā. Man viss patīk, visi forši, bet ne vasarai, jā. Cik mēs es viņu uzlūšu, varbūt labi, ja tur 3-4 reizes. Protams, viņš būtu tāds super mīļš, bet mēs arī nezinām, kādi tie laika apstākļi būs. Un tāpēc es domāju un nopirku Drops Belē baltu, jo man liekas, saliekot kopā ļoti skaists tāds akcents būs uz šīm rozīgajām svītrām. Tātad pati viņa būs balta, bet būs vēl šādas rozīgas svītras. Varbūt tās es pat ņemšu savu aprakstu džemperi svītraini, maiciņu svītraini. Vienkārši varbūt netaisīšu tik izteiktu garu reglānu līniju. Varbūt pieļauj iespēja, ka ņemšu viņu, tur jau ir gatavs apraksts, un tad baltā man būs pamatkrāsa un rozā man būs strīpas, un man liekas, ka ļoti labs rezultāts varētu sanākt. Un šī baltā krāsa arī ļoti maiga. Un Belē mums ir 53 kokvilna, 33 viskoza un 14 lins.
Un numur 4 adats. Nu, es varbūt ņemšu 3,75. Pastīsimies. Tad Bellēs vēl nopirku. Un tad es nopirku vēl Fiesta. Šī ļoti skaista krāsa. Šo krāsu īstenībā parādīja Lindas vīrs. Viņš saka, skaties, kā šī skaista krāsa, Linda. Tavs vīrs labs pārdevējs. Un, ziniet, man tur viss, īstenībā man Fiestē viss krāsa patīk, bet šī krāsa man bija tāds, jo, man vajag. Un es paņēmu. Un kā akcentam man valnītis un papēris būs šai krāsā. Viņš ir tāds tā kā gaiši sudraboti pelēks. Viņš man būs kā akcentam, un pie reizes es arī domāju, ka man šai dzijai arī viņš būs kā akcentam valnītim un papēdim. Bet savukārt šai man ir viena cita zilā krāsa no Trops Fiesta. Man Fiesta patīk. Man liekas, viņa baigi forši. Šitā, man liekas, viņiem ir ļoti laba dzija, un viņai vienkārši super cena. Un tad es vēl nopirku 4 kamolus Kids Silk, jo tagad Kids Silkam šo mēnesi ir super atlaide, pa 3,50 kamols. Jā, viņa varbūt nav no tām super mīkstākajām, bet arī kā kura parte ir krāsa, kura ir vienkārši nereāli maiga, un ir krāsa, kas nedaudz pakoša. Par šo man grūti spriest, kā liekas mīksts. Šī būs manai tantei jaka Aura. Viņa jau man sen prasīja jaku Auru, bet viņa teica, ka viņai nav tā, ka viņai tulīt un tagad vajag. Tad, kad būs kaut kāda izdevīga cena dzijai, tad, lai padod viņai ziņu, un tad, ka viņa piekritīs. Nu, es viņai pateicu, ka tagad ir super cena. Un viņa teica, nu jā, un pa lielam es arī gribu uzvedīt to jaku Auru, un es gribētu uztaisīt jaunas bildes, un teiksim, un arī man vajadzētu vienu video momentu vēl nofilmēt. Un viņa teica, ka viņa grib melnu. Man liekas, ka melnatām, man liekas, ka man ir palikuši tās 3 pogas vēl, varētu superīgi izskatīties. Un jā, 3,50 kamols. Un pie Lindas kopā pa 3 kamoliem, 4 Kids Silkiem, 3 Fiestām, 3 Belē un 2 opāli es samaksāju 54 eiro. Ja mans kalkulators nemelo, tad es esmu samaksājis kopā šodien 98 eiro. Mans budžets bija 100. Es aizmirsu Amandai pateikt, lai viņa man pasaka, lai viņa jums ierunā video, cik viņa iztērē, bet Amanda arī iekļāvās budžetā. Man liekas, ka viņa iekļāvās savos 50 eiro. 50, 60. Jā. Un vēl, man būs, kā jau katru gadu no Breidāhen, man būs konkurss. Vienīgi es nenopirku nekādu dziju, tādēļ būs manas paškrāsotā dzija, bet būs no Lindas. Arī viņa priekš Breidāhen speciāli ir iepakojis tādas tā kā dāvaniņas. Tie, kas viņai piesako un pazīst viņas veikalu, tad viņi pasaka, vai vienkārši forša komunikācija bija cilvēkiem. Viņi uzdāvina tādu dāvaniņu. Un tad šeit arī būs jums dāvaniņa no Lindas, manā topošajā konkursā, kur šeit jums būs, es zinu, ka šeit ir mazā mini zeķu šķeterīte un vēl visādi nieciņi adīšanai. Tagad tas būs konkurss, kurā varēsiet laimēt Lindas dāvaniņu un vēl no manīm dāvaniņā, kas būs arī šķetere un varbūt kaut kas vēl. Tā kā, jā, un vēl man šeit ir kaste. Un šī kaste man... Pastumsim malā te visu. Man bija iespēja iegādāties pārsteiguma kasti. Paņemsim, atversim. Man bija iespēja iegādāties pārsteiguma kasti, kur tu samaksā noteiktu summu, un tev tur ir dāvana. Nu, nevis dāvana, bet tā ir pārsteiguma kaste, tu samaksā noteiktu summu, un tad tev vienkārši pārsteiguma kaste, kur ir viss kaut kas, tur varbūt vai nu saistībā ar radīšanu, tamborēšanu, vai vēl kaut kas. Un tā kā man bija dzimšanas, tad tā ir dāvana man no Lindas, un mēs varam vaļā jums kopā, kas tai kastē ir. Kāda vērtība kastē ir, es nezinu, un arī nevajag mums zināt, jo tā ir dāvana. Bet te, tik daudz lietas. Te dāvanā ir, ne dāvanā, bet mūsu pārsteiguma kastē. Ir, lūk, šāds žurnāls, Indo, pieļauju iespēju, ka šeit ir, jā, jūs visādas, ko jūs varat mājām visādus taisīt modelīšus, ka jums, lūk, šāda lampa no Mohair dzīs, ļoti stilīgi izstāstībā, vai glabājas žurnāls. Un
Es pilnīgi apsūstu. Tad domāju, patiešām tas viss ir iekšā, vai kaut ko Linda vēl pielika. Linda atzīsties. Grūti spriest, bet šādas 3 šķeteres no Arcania Yarns Confetti Hand Painted Organic Cotton. Tātad tā ir kokvilna, un ziniet, un kas ir pats labākais, viņa ir bieza, kad var adīt ar biezām adatām. Var izmantot adatas starp 3,75, 4,5, 100 gramus, 280 metriem. Un paskatieties, kāda pasakaina krāsa. No viņas tik skaista. Izstāst, ka šogad man būs nenormāla adīšana uz vasarā. Un, ziniet, tik mīksta, patīkama. Man kopā ir 3 šķeteres. Un es no viņas gribu sev uzadīt kaut ko. Goda vairs paskatieties, cik skaisti. Tas ir viens, kas ir šai kastē. Tad ir Schechenmeiers Bravo Big. Bravo Big. No viņas es visticamāk uzadīšu, varbūt kā šeit pat ir šalli, varbūt mamma šeit pērļu rakstā šalli, no viņas var uzadīt. Varbūt viņi pat ir pateikuši, cik lauziņu vajadzīgi, lai var uzadīt. Nu, šis ir 100% akrils, 200 gramus, 120 metriem, tāds liels kā mums. Tad es esmu šokā, cilvēki mīļie. Tad man ir no Knit Pro The Mindful Collection, tad šīs adatas 6,5 izmērs. Man ir 6,5 tulip, un tad man tagad būs vēl šādas. Oho, 6,5. Tad man ir no Like. Nu, no Like man īsti nesimpatizē, bet pamēģināšu ar šīm, jo tās man bija rozā. Un šīs ir Like Drift Food 3,75. Un kāds ir centimetri? 3,75, bet cik gara aukliņa pieļauj iespēja 100 centimetri aukliņa. Tad man ir Adī zeķu adatas numur 5,5. Wow, 5,5. Zeķu adatas. Tad man ir vēl viens žurnāls, Big Wool. Te pieļauj iespēja lieliem tādiem adījumiem, un arī apraksts ir iekšā. Ļoti, piemēram, šādam ģemperim apraksts. Un šī dzija. Es esmu šokā, es esmu pārsteigts, nebija domājis, ka būs tik daudz lietas. Un tā ir Pro Lana. Man ir jātais vaļā, un tā negribu taisīt vaļā. Nu, es tā prātīgi atgriezīšos pēc savu šķērti, paņēmu. Pro Lana 74% kokvilna, 26% vilna, 50 grami uz 125 metriem. Pro Lana Sydney un iesaka adatas starp 4,5. Smuka krāsa. Smuka. Un viņi saka, kad uz 38. izmēta, tad tas ir starp SM, es uzskatu, 400 grami vajadzīgi. Tas ir 100, 150, 200, 250, 300, 400, jā. Nu, man pietiks. Pat lielākam izmēram. Te ir 10 kamo, 1, 2, 3, 4, 5. Šāda krāsa. Tā kā šis bija viss manā pārsteiguma kastē. Es teikšu godīgi, es zinu, kad, jā, es pat nezinu, ko lai pasaka. Es it kā zinu, pat nezinu, bet es esmu ļoti pārsteigta. Milš, paldies tev, Linda, par dāvanu. Un šitāds pārsteiguma kastes īstenībā ir baigi foršās. Tu tā kā nopērc kaķi maisā un tu nezini, kas tas ir. Bet es esmu ļoti priecīga, jo man šausmīgi patīk šī dzīve. Jūs paskatieties, kādas skaistas krāsas. Ejiet nost. Un kokvilna, es kokvilnu neesmu krāsojis, es zinu, ka kokvilna ir nedaudz savādāk specifiski krāsošana, bet viņai maigā kokvilna. Un te es ar viņām visu numuru 4 adatām var radīt. Ļoti skaista krāsa. Ļoti. Un adatas, 3 veida adatas vēl. Jā. Tā kā jā.
Paldies, ka bijāt kopā ar maniem. Spiežam laiku, ja patīk. Uzrakstat man, vai jums patika šis video, un kas jums visvairāk iekrita acīs no dzijām, ko jūs skatījāties, un kāds būtu bijis jūsu budžets. Šoreiz man budžets bija mazāks, bet es par to budžetu daudz ko nopirku. Viens no maniem mērķiem bija nopirkt savādāku mohēru, izmēģināt. Es Filkolānu jau sen gribēju izmēģināt. Jā, žēl, ka nebija izsagerdzija, jo man labprāt gribētos arī viņu izmēģināt, bet viņa šoreiz nebija. Šis Breidahen bija nedaudz mazāks nekā, kad ir rudenī, jo es arī redzēju, ka nebija tik daudz veikali, kā, pieņemsim, bija rudenī. Rudenī ir daudzreiz vairāk veikalu, bet tik un tā bija ļoti forši pavadīts laiks. Šis attālums man patīk nekā, kad rudenī. Rudenī man jābrauc tālāk, man liekas, gandrīz rupji 2 stundas, šeit man bija nepilna stunda. Tā kā man patīk, kas tagad bija, un man patīk visu, ko es šodien nopirku, visu, ko es saņēmu dāvanā. Es izbaudīju šo laiku uz visiem 100, un es ļoti ceru, ka jums bija interesanti skatīties, un tā uz nākošā reize. Atā!